Tagad, lai pieslēgtu telefonu pie mašīnas, lai redzētu uz ekrāna navigāciju, vajag izmantot vadu. Un katru reizi iepriekšot vadu, un viņš lokās, un viņš pēc tam sāk slikti strādāt un nevar normāli pieslēgt un normāli izmantot. Tāpēc mēs vadu izņemsim un viņas vietā izmantosim šitu jauno adapteri, kas ļaus mums visu to pieslēgt bez vadu. Tas ir vienkārši adapteris, ja vajag citu pieslēgumu. Un šeit mēs viņu ieliksim. Kā parasti USB nevar ielikt normāli no pirmas reizes. Un tagad mums parādījies, ka ar pieslēgt, un tagad mums būs pieslēdzes sistēma. Un tagad vienkārši telefona vajag ar Bluetooth pieslēgties pie smartboxa, un viss būs skaisti. Un mums uz ekrāna bez kaut kāda vada parādījās CarPlay.